Esiet sveicināti, mīļie draugi. Ir augusta vidus, un es esmu sapratis, ka būtu labi atkal ierakstīt kādu sveicienu gan mūsu baznīcas ļaudīm, gan tiem, kas varbūt domā par tādiem kļūt, un tiem, kas redz, dzird, klausās, skatās pasaules norisēs, tās mēģina vērtēt caur savu dvēseli, caur savu sirdi, saprast. Un tas nebūtu tik vienkārši. Es domāju, ka šajā laikā mēs saprotam, cik ārkārtīgi saistīti mēs visi esam, gan Latvijā, gan ārpus tās. Mēs esam pieraduši, man šķiet, pie tāda trokšņa. Kā mēs zinām, Latvijā ir sācies priekšvēlēšanu laiks, kas ir atnesis jau dažādas debatas par drošību, arī par nodokļiem, par valodu, par veselību, par robežu sargāšanu, par ārpolitiku, protams, par karu, kas nežēlīgi turpinās, par pasaules lielvarām, kas nevienmēr domā par cilvēku likteņiem. Piemēram, ziņas par pie austrumu robežas atklāto tuneli zem šīs robežas, pa kuru svešinieki mēģināja izlausties Eiropā, tātad vispirms Latvijā, arī kaut kas satraucošs. Piemēram, arī pagājušajā nedēļā uz Latviju tika novirzīts šis drons, kas, paldies Dievam, tika veiksmīgi notriekts un uzspridzināts, kas arī izraisīja uz Aglonas Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem sapulcējušos ļaudis no dažādām vietām, gan Latvijā, gan ārpus tās. Tātad mums ir dažādi apdraudējumi šajā laikā, un es domāju, šie ārēji apdraudējumi arī pilnīgi noteikti ietekmē mūsu iekšējo pasauli. Un arī šo sabiedrības sašķeltību, kas turpinās plēsties arvien lielāk. Mēs pret viņiem, šie dažādie nostatījumi dažādās nozīmēs, kā vien tos var izmantot, pretnostatīt. Ja? Un, ziniet, man šajā pasaules realitātē noderīgi šķiet kāda doma, ko mūsdienu filozofijā dēvē par metamodernismu. Ja atceramies, pasauli pazīst modernismu, pasaules uzskata arī tā saucamo postmodernismu uzskata sistēma. Pēc modernismu pārliecības, tās pārliecības, ka mums ir viena tāda pareiza, universāla patiesība, un pēc tās postmodernisma, es teiktu, ironijas, kas visas patiesības izšķīdina tādās aizdomās un cinismā, šis metamodernisms runā par tādām svārstībām starp nopietnību un rotaļīgumu, starp cerību un šaubām, starp struktūru un atvērtību. Tuvu šai domai stāv man diezgan tuvs arī čehu teologs Tomašs Haleks, kurš raksta par kristietību, kas šajā laikā iet, kā viņš saka, cauri savai pēcpusdienai. Pēc tāda pārliecinoša rīta, kad baznīca domāja, ka zina visas atbildes, pretī laikam, ka tā nobriest ciešākā tuvībā ar šaubām, ar meklētājiem. Un, ziniet, tas māca pacietību. Bet pacietība, es domāju, nav vājums. Pacietība, protams, ir brieduma zīme. Tāda pati kā, piemēram, tā, kādu Jēzus evaņģēlijā prasa gan no farizejiem, gan no ikviena. Ja? Lai mēs spējam paskatīties pacietīgi paši uz sevi. Pasaules pētnieki, kas šobrīd tik daudz raksta par šo manis jau pieminēto polarizāciju, secina kaut ko līdzīgu tam, ko šis čehu teologs Tomašs Haleks saka arī par baznīcu. Sabiedrības sašķeltību,
visvairāk baro nevis paši šie dažādie strīdus jautājumi paši par sevi, bet patiesībā veids, kā mēs esam iemācījušies runāt un rakstīt. Ja? Ar aizdomām, ar nicinājumu, ar gatavību ienaidnieku redzēt katrā, kas domā citādāk nekā es. Ekrānā tas var izskatīties pēc pārliecinātības, ja? Bet patiesībā bieži vien tā ir tāda baiļu izpausme. Tā pati, es teikšu, farizeiskā baiļa loģika, ja es varu pierādīt, ka otrs ir nepareizs, tad man pašam nav jāskatās nemaz uz sevi. Savukārt šis mans pieminētais metamodernisms prasa kaut ko grūtāku. Tas prasa palikt sarunā ar cilvēku, kuram taisnība var būt tikai daļēji. Un atzīt, jā, arī man pašam taisnība var būt tikai daļēji. Negaidot, ka kāds viens no mums tiks, tā sakot, atmaskots kā nepareizs. Es esmu pārliecināts, ka neviena pat nevis gudrākā sociālā kārtība, kur kāda partija var sludināt, neviena neizmainīs cilvēku sirdi. Ziniet, patiesā sabiedrības pārmaiņa nenotiek kaut kur kādās galvās, ja, bet tā sākās atmodinātā cilvēka dvēselē, kas otrā cilvēkā spēja atpazīt brāli vai māsu, pirms vēl to paguvusi iedalīt kādā kategorijā. Sirds nav kaut kas sentimentāls, dvēsele nav kaut kas sentimentāls. Tā ir, ja tā varētu teikt, izziņas orgāns, kas redz dziļāk nekā mūsu aprēķins vai aizdomas. Un tā ir arī, ja tā varētu teikt, kristīgā atgriešanās, kas nav tikai kādas ārējas uzvedības korekcija, kas ir maiņa sirdī vai sirds audzināšana. Ko tas nozīmē praktiski, kad šobrīd dažādi jau vēlēšanu plakāti raibina mūsu ielas un ziņās jau dzirdam par varbūt kādu nākamo pierobežas starpgadījumu vai drona ielidošanu kaut kur. Kad katru dienu dzirdam par bojā gājušajiem, nebeidzamiem upuriem Ukrainas karā. Varbūt to, ka pirms lasām kādu nākamo ziņu virsrakstu vai piedalāmies kādā nākamajā strīdā, mēs varētu veltīt kaut vai pusminūti iekšējam klusumam, vienkāršam, mierīgam jautājumam sev, kas šobrīd manī runā? Manas sirds vai manas bailes? Ziniet, tā nav tāda sarežģīta prakse, tā nav sveša baznīcas tradīcijai prakse. Tikai šodien šo sevis pārbaudi mēs varētu veikt arī zinot arī to, ko māca gan senā rakstu gudrība, gan mūsdienu teologi un domātāji, ka jā, esam daudz dziļāk saistīti viens ar otru nekā jebkurš līderis vai partijas saraksts spēj pierādīt. Evaņģēlijs mums nedod kādas politiskas programmas, tas dod kaut ko daudz dziļāku, sirds politiku. Tātad veidu, kā dzīvot. Un tas ir varbūt daudz praktiskāk, daudz svarīgāk. Nepārvērst cilvēkus par ienaidniekiem tikai tāpēc, ka tie domā savādāk. Jā, arī, protams, nesamierināties ar netaisnību, bet pretoties tai bez otra pazemošanas. Jā, runāt arī par karu, par drošības vai nedrošības jautājumiem ar skaidrību, bez demagoģijas. Vienlaikus neļaujot bailēm saindēt savu sirdi. Mācīties pateikt, es nezinu. Jā, es kļūdījos. Un aizstāviet cilvēku cieņu arī tad, ja kāds nav simpātisks. Jautāsim sev ne tikai, kas notiek pasaulē, bet arī, kas notiek manī pašā, kad es runāju.
par pasauli vai ar pasauli, vai vairoja bailes, naidu vai iespēju saprasties. Tā ir Kristus māceklība šobrīd. Un tā, lai šī nedēļa ar visām savām ziņām, kas nešaubīgi nāks, ir mums izdevība nevis meklēt kādas netīrības un negācijas ārpusē, bet lūgt Dievam jaunu, atjaunotu sirdi sevī. Sirdi, kas spēj mīlēt bez bailēm un spriest bez naida. Un lai Kungs Kristus mums dod nevis kādu paštaisnu, tīrības apziņu, bet pazemīgu un arī drosmīgu sirdi. Sirdi, kas spēj redzēt ļaunumu, bet tam nepadoties. Sirdi, kas runā patiesību, bet nezaudē žēlsirdības. Sirdi, no kuras iziet vārdi, attieksmes, kas dziedina. Dievs zina mums sirdi labāk nekā mēs paši. Tāpēc lūksim, lai tiekam šķīstīti no aizvainojumiem, bailēm, meliem, necinājuma. Lūksim, lai Dievs dāvā gudrību, atšķir patiesību no maldiem. Lūksim, lai Dievs mums dara par miera, patiesības un cerības lieciniekiem Latvijā un pasaulē. Lai Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars un viņa miers mūs pasargā Kristū šajā laikā un mūžīgi. Paldies!